Simfonēta Rīga aicina ciemos fantastiskus viesus, leģendāro Pīteru Erskinu, visā pasaulē pazīstamo džeza bundzinieku, kopā ar viņa grupu, lai mēs kopīgi atskaņotu neparasto mūsdienām ļoti dramatiskos Marka Antonija Tēnēģa skaņdarbu Blood on the Floor, Asins uz grīdas. Es nebaidīšos lietot šo vārdu ģeniālais džeza mūziķis Pīters Erskins Rīgā viesojas pirmo reizi. Un man ir tiešām prieks, ka beidzot ir iespējams šo projektu realizēt šeit, un viņa klātbūtne ir absolūti nepieciešama šajā skaņdarbā, jo vairākas daļas šajā darbā es atcerētu speciāli viņam. Pītera Erskina kontā ir 600 ierakstītu disku, vairākas Grammy nominācijas. Priekš simfonētas tā būs absolūti jauna pieredze būt kopā ar tāda mēroga un tāda muzikālā satura un žanra meistara. Mūzika šajā vakarā ir ārkārtīgi personiska un skar tēmu, kas ir aktuāla visā pasaulē joprojām un šķiet arvien kļūst aktuālāk arī Latvijā. Šis darbs ir veltīts komponista brālim, kurš šķīrās no šīs dzīves, pārdozējot narkotikas, meklējot mierinājumu kādā citā nereālā pasaulē. Tāpēc šī darba muzikālā valoda ir asa un dramatiska. Šī muzika izaicina, viņa liek domāt par lietām, kuras pastāv šodienas pasaulē, no kurām mēs izvairīties nedrīkstam. Tāpēc mēs aicinām uz šo koncertu visus, kam interesē modernais džess, visus, kam interesē Pītera Erskina personība, visus, kas seko līdz Simfonēta Rīga aktivitātēm, kas vēlas pavadīt tiešām muzikāli nozīmīgu vakaru šeit Dailes teātrī.